Mans priekšlikums ir, ka jābūt konkrēti likumam, kas piespiež viņus darīt to, kas viņiem patiesībā ir jādara. Cerams, ka kāds ņems to ideju, nacionālo, interešu ideju tādā vai savādākā formā un ieviesīs kaut kādu mehānismu, kas padarīs visus valsts ierēģņus efektīvus, attiecīgi. Kā arī, kad viņi tērēs mūsu nodokļu maksātāju naudiņu normālos, racionālos veidos, saprotamos. Mūsu armijai zobeni tiks izgatavot pie latviešu kalēja, nevis kaut kur Vācijā mistiski. Miskasts Rīgas ielās tiks pasūtīts pie Latvijas izgatavotājiem, ražotājiem. Es labprāt ar šo projektu gribētu virzīties uz to, un kad kaut kā vispār palīdzēt vienkārši kārtot visu šito bardaku, kas te ir. Bardaks ir nereāls, un tas lielākais ir, man liekas, ka tās ir intereses, kas ir jāiznīcina, iznīcinot tās intereses, kas viņiem visiem ir. Ja visām baltajām apaklītēm ir savas personīgās privātās intereses un ģimenes intereses, nevis valsts intereses un Latvijas iedzīvotāju intereses. Ir tā ideja, tas interešu likums, kas piespiest ierēģņiem darīt to, kas viņiem patiesībā būtu jādara jau pamatā. Latvijā, diemžēl, ir tāda situācija, ka viņi vienkārši pamata funkciju viņi nepilda. Ja tagad tas viss darbojās vienkārši to konkrēto cilvēku interesēs, skaidrs, ka tur visi var stresot un visi var runāt par kaut kādām jaunām, vēlēšanu pantiem vai vēl nezinu ko. Tas nav risinājums tam, ka visiem ierēģņiem ir viņu personīgās intereses saņemt lielas algas. Ne par ko. To tu nevar atrisināt ar visu vēlēšanu procesu. Tur neko neatrisinās. Pilnīgi neko. Tev vienkārši viss būs pretosies. Pilnīgi visiem procesiem. Es neredzu bez tāda kaut kāda likuma, tāda universāla likuma, iespaidot pilnīgi visus procesus un visas aģentūras un visas valsts aparātu attiecīgi. Ir jābūt vienam universālam kaut kādam likumam, kas iespaido un kas piespiež viņiem visiem darīt to, kas viņiem patiesībā ir jādara. Tad mēs vienkārši kļūstam kā labākā valsts pilnīgi visur, visos jautājumos. Mums vienkārši visiem uz ceļi uzlabojās, pilnīgi viss uzlabojās. Un to var vienkārši izdarīt ar vienu likumu. Bet tas likums samazina automātiski uzreiz, drastiski samazina baltās apaklītes, ko neviens nevar izdarīt, ko neviens nespēja samazināt. Baltās apaklītes vienkārši pašas aiziet, jo ja viņi neaiziet un viņi rīkojas pret nacionālajām interesēm, tur uzreiz ir pants.